Kas ir dokumentālais kino? Jā, tūlīt sākšu atbildēt uz jautājumu. Arī iepazīstināšu ar savām citām cepurītēm. Es daudz gadu strādāju Rīgas Stradiņu universitātē ar multimediju komunikācijas studentiem, un viens no tādiem maniem pamatīgākajiem izaicinājumiem ir crash kurs, kurš saucās dokumentālais kino. Tā kā būtībā es mazliet jūtos, it kā es būtu atnākusi Rīgas Stradiņu universitāti, jo studenti ir, jūs vecumā mazliet vecāki par jums. Un tieši tā, tātad, kas tad ir tas dokumentālais kino? Dokumentālais kino ir viens no kino veidiem, nevis žanriem, bet veidiem, kura pamatmateriāls ir realitāte. Un dokumentālais kino reflektē par aktuāliem notikumiem, sociālpolitiskiem notikumiem, kultūras notikumiem. Un dokumentālā kino definīcijas ir daudz un dažādas, bet ja to visu tā ļoti, ļoti vienkāršo, tad būtībā ir jāatcerās, ka dokumentālajā kino, teiksim, inscenējums kā tāds nav primārais. Visbūtiskākais būtu teikt, ka dokumentālajā kino inscenējums neeksistē vispār, ka jūs kā kinematogrāfists vai filmu veidotājs nākat ar savu kameru un veidojiet stāstu par šodienu, šīs dienas notikumiem. Un tur neiejaucaties ar inscenējumu elementiem, proti jūs neesat noalgojuši aktierus, kas piedalās šajā filmā, bet viss tā ir dzīves patiesība. Bet mūsdienās, kad vispār viss ir fluīdi, fleksibli, robežas tiek izpludinātas, tad, protams, dokumentālajā kino laika pa laikam ienāk arī inscenējuma vai spēlfilmu elementi, bet tie jau ir tādi īpaši dokumentālā kino veidi, tādi marginālāki veidi. Un paliksim pie tā, ka dokumentālais kino ir realitātes atspulgs, izmantojot kino mediju un neizmantojot inscenējuma un spēles elementus. Starp citu, ir tāds brīnišķīgs resurss, kas saucās Nacionālā enciklopēdija. Es saprotu, ka tur, tad, kad jums literatūras skolotāji jūs dzen cauri kaut kādām būtiskām tēmām, tad parasti tur ir tie lasījumi, tiem šķirkļiem ir ļoti saistīti ar skolu programmām. Un savukārt, tad, kad universitāšu pasniedzēji dzen savus nabaga studentus cauri kaut kādām noteiktām tēmām, tad viens no šķirkļiem, kurš ir ļoti iecienīts, saucās dokumentālais kino. Šķirkļa autori ir mani kolēģi Zana Balčus, un viņa ir ļoti labi uzrakstījusi tādā vēsā akadēmiskā manierē visu par to, kas ir dokumentālais kino, kā sākās dokumentālais kino tālajā 1895. gadā ar Brāļa Limjēru īsfilmām, kā tas attīstījās līdz mūsdienām, un, protams, mēs nonāksim arī līdz Jurim Podniekam. Vienam no visu laiku ietekmīgākajiem Latvijas dokumentālā kino veidotājiem, bet, protams, līdz Podnieka gadam mēs nenonāksim, jo šķirklis jau ir uzrakstīts pirms pāris gadiem. Bet ļoti iesaku. Ņemsim to vērā. Bet par to, ka dokumentālais kino tā ir realitātes tad atainojums, bet kā tad, teiksim, vērtē labu dokumentālo filmu no netik labas dokumentālās filmas, ja tas ir kāda autora redzējums par realitāti? Kā notiek šī atšķiršana? Es nezinu, vai būtiskākais būtu tagad noskaidrot, kādi ir tie kritēriji, jo, ja jūs man to vaicājat kā kritiķim, kādreiz aktīvi strādājušam kino kritiķim, tad tur ir pilnīgi citi kritēriji, tātad kaut kādi akadēmiski kritēriji, profesionāli kritēriji. Kritiķis analizē dokumentālās filmas struktūru, analizē to, vai izvēlēti izteiksmes līdzekļi atbilst filmas mērķim, vai šie līdzekļi atklāja tēmu, un tā tālāk un tā joprojām. Bet jebkurš skatītājs visdrīzāk, tā pirmā reakcija
reakcija būs ļoti subjektīva, vai man tas interesē, vai man tas patīk, vai man tas nepatīk. Un tad, kad es strādāju ar studentiem, tad mēs vienojamies, ka tajā eksāmena esejā, kas jāuzraksta, var darīt visu, bet nedrīkst lietot šo man patīk, nepatīk. Tātad mēģinam izslēgt šo subjektivitāti un patrenējamies vērtēt vēsi, rafinēti, paskatāmies, kas lācītim ir vēderā, kā lācītim vai ir piestiprināts rociņas, kājiņas, actiņas, austiņas un tā tālāk un tā joprojām. Un tad ir jautājums, kā to izdarīt. Jā. Vai man atbildēt jau šo jautājumu? Droši, ja jums ir ātra atbilde, jūs to varat, jā. Es domāju, pirmais, ar ko vajag sākt, vajag skatīties, apzināti skatīties dokumentālas filmas, jo tik tiešām, kā teica viens no runātājiem, Marta Bite, ka tas ir ļoti, ļoti izplatīti, ka būtībā jauni cilvēki un arī netik jauni cilvēki arī īsti nezin, ko nozīmē jēdziens dokumentālais kino. Un bieži vien arī, ja ir jāizvēlās studentam filmu, par ko viņš rakstīs, tad viņš, piemēram, grib rakstīt par filmu, kas stāsta par grupu Queen un Freddie Mercury. Un tā ir pilnīgi noteikti spēle filma, kurā ir izmantoti, dokumentālie materiāli, bet tā nav dokumentāla filma. Tā kā ar šo, kas ir dokumentālais kino, kas ir spēles kino, kurā ir izmantoti dokumentāli fakti, tur ir diezgan tāds šad tad mēdz būt diezgan liels juceklis un nesaprašanās. Bet mūsu draugs Netflix, te es lieku bišķiņu pēdiņās, bet šīs būtībā tas pamatā ir Netflix savā veidā atvieglot dzīvi, jo tajā izvēles skalā ir kategorija documentary, un tad, ja ir documentary, tad pilnīgi noteikti tā ir dokumentāla filma. Un jāsaka, ka, varbūt mēs par to runāsim vēl mazliet vēlāk, bet Netflix savā ziņā ir tātad padarījis vai ievies šo dokumentālo kino atkal tādā tā kā popkultūras kategorijā, piedāvājot dokumentālā kino sērijas un dokumentālos seriālus, par slavenībām, slepkavām, monstriem un skandāliem. Bet šīs sērijas ir ļoti kvalitatīvi uztaisīti dokumentāli stāsti, kas izmanto gan ļoti noteiktus sižetu veidošanas principus vai matrices, un man ir bijis arī tāds bakalaura darbs par to, kur students analizē, kā tiek būvēts dokumentālie seriāli Netflixā. Un, ja jūs izanalizētu 3, 4, 5 seriālus, jūs saprast, ka viņi visi tiek būvēti pēc līdzīgiem klucīšiem. Un tā tas notiek, ka ir liela mēdīja kompānija, kur pasūta savu saturu, un viņai ir arī uzstādījums, ka jūs man to dokumentālo filmu taisat tieši šādi, izmantojot šādu formulu, šādus klucīšus un nekā savādāk. Un, teiksim, tādā lielā globālā platformā, kā Netflix, nekad mūžā nevarētu nokļūt Latvijas poetiskā dokumentālā kino šedevri. Bet par to varbūt mēs runāsim tālāk, ja? Jā, runājot tieši par tēmām un saturu, ko dokumentālais kino var piedāvāt tādu, lai to gribētu skatīties, vai ne? Tiešām jūs minējāt Netflix ar monstriem un sēriju veidu slepkavām, bet par Latvijas kopējo dokumentālā kino spektru intervijā 2000. gadā. Intervijā Hotel Europe jūs minējāt, ka uz Baltijas valstīm vēl ilgi skatīsies kā uz dīvainiem un vardarbīgiem radījumiem. Vai tas joprojām ir tā, un vai mēs jau esam tikuši pāri tam ar to saturu, ko mēs kā Latvija, kā pēc padomju valsts, varam piedāvāt saturiski? Es domāju, visi tie, kas sēž zālē, ir absolūti laimīgi, jo viņi ir dzimuši pēc Padomju Savienības sabrukuma, un būtībā viņiem nav nekāda mentāla sakara ne ar monstriem, ne ar to padomijas rēgu, un jūs esat jauni, brīvi, jūs varat domāt globāli, jūs būsiet tie, kas jau esat tikuši tam pāri un tiksiet tam vēl tālāk pāri. Bet par to, kā skatās uz
Latviju. Nu, Latvija ir zeme, kurā kino ir sācies ar animācijas filmu Straumi. Es domāju, ka tas ir joks, ja, jo Latvijā kino ir sācies 20. gadsimta sākumā, bet nu, savā veidā no dažādu pat amatpersonu reakcijām un arī varbūt no to cilvēku reakcijām, kuri īpaši neinteresējās par kino vai līdz šim nav interesējušies par kino. Iespējams, šogad tā sajūta ir tāda, nu, ka nu, tagad ir Straume un pirms Straumes nekas nav bijis un nu, man bail teikt, kas būs pēc Straumes, bet nu, mēs esam, tagad Latvija ir Straume, kas ir brīnišķīgi. Un Straumes autori ir ļoti jauni cilvēki. Jā, tas ir tiešām ļoti svarīgi, un tiešām paldies arī visiem šiem panākumiem, kas ir uzaruši ļoti auglīgu zemi visiem, kas sēž šeit un visi, kas plāno veikt savu pienesumu un pieteikumu dokumentālā kino scēnē, bet kā ir ar jūs ikgadēji izskatāt pieteikumus un Nacionālais kinocentrs gan finansiāli, gan visādi citādi atbalsta jaunās filmas. Kā ir? Vai ir kaut kāds redzams šobrīd kaut kāds temats, par ko, jūsuprāt, būtu ļoti svarīgi jārunā, bet neviens īsti vēl tam nav pieskāries savos pieteikumos? Ir kāds tāds? Nu, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un es nedomāju, ka tāda tēmu norādīšana, ka mums vajag uztaisīt filmu par šo, un tad vēl par to, un vēl kaut ko, ka tas vispār ir ļoti auglīgi. Es domāju, ka labu filmu var uztaisīt tikai tad, ja pats autors ir atradis tēmu, kas viņu satrauc, par kuru viņš tiešām interesējās, kurā viņš ir gatavs iedziļināties, kurai viņš ir gatavs veltīt daudzus gadus no savas dzīves, un tas ir lielu dokumentālu filmu sakarā. Tā kā tāda norāde, ka tagad visi dodamies tādā un tādā virzienā, man liekas, ka tas nav īpaši auglīgi, bet ja mēs tā praktiskākā griezumā runājam, kā jaunam režisoram, kurš gan parasti jau ir beidzis kultūras akadēmiju. Kā jaunam režisoram ienākt dokumentālajā kino vai kino vispār, tad, Latvijā, ja jūs gribat strādāt profesionāli, tad Latvijā ir 2 finansējuma avoti, 2 fondi būtībā, kuri atbalsta kino. Jauniem režisoriem, nelieliem projektiem ļoti tāds atbalstošs ir Valsts kultūra kapitāla fonds, un tur tiešām var iet režisors kā privātpersona, kā mākslinieks. Savukārt Nacionālais kinocentrs jau ir tāda daudz nopietnāka, arī smagnējākā dažādiem likumiem pakļauta iestāde, kura strādā tikai ar filmu studijām, tātad ar producentiem. Līdz ar to, līdz tam jaunam režisoram ir jāaiziet zināms cikls, lai viņš sāktu strādāt jau ar nopietnu studiju un nāktu uz tiem lielajiem konkursiem. Bet noteikti ir jāpiemina ļoti laba programma, ko ilgus gadus ir atbalstījusi Latvijas televīzija, arī Kultūra kapitāla fonds un arī Nacionālais kinocentrs. Tas ir Latvijas kods. Tātad televīzija katru gadu izsludināja konkursu jauniem, būtībā visiem režisoriem, bet pamatā šajā programmā startēja jauni režisori, un tātad formāts ir pusstundu garas dokumentālas filmas par Latvijai būtiskām tēmām. Un šajā programmā tiešām ir tapuši ļoti labas filmas, ļoti spēcīgas debijas. Vairākas no tām filmām ir arī nominēti šogad lielajam Kristapam, tā kā būtībā, ja jūs gribat redzēt jaunu, bet jau profesionālu režisoru darbus dokumentālajā kino, tad vajag paskatīties, Latvijas kods, arī televīzijas tajā replejā, tajā arhīvā šīs filmas ir pieejamas, bet, protams, labāk paskatīties uz ekrānu rīt parīt lielajā, nevis lielajā sunī, bet kā sunī. Jā, Latvijas koda viena no misijām, cik es saprotu, ir arī atbalstīt jaunos režisorus, vienmēr vienu vismaz filmu atbalstīt tādu, kuriem nav briesmīgi liels pieredzes. Jā, tāda bija šī Latvijas koda iecerē, un ļoti labi, ka viss mainās, bet šis projekts ir nosargāts, un tas Latvijas televīzija, kur tagad ir sabiedriskais medijs, ir apsolījis, ka šis projekts tiks turpināts arī bez Valsts kultūra kapitāla atbalsta.
Ļoti jauki. Jūs jau minējāt par to kultūras akadēmiju vai Nacionālo filmu skolu par izglītību šajā jomā. Kā jūs teiktu, es pilnīgi saprotu, ka es nemēģinu izspiest no jums, ka jūs teiktu, ka neiet mācīties, ja tas nav obligāti vajadzīgs, bet kā vispār var redzēt, teiksim, vai to var pateikt pēc satura, kas beigās ir iznācis, ka režisors ir mācījies vai apguvis kino, kur tas, cik tas no svara ir? Viens ir tas, ja mēs runājam tiešām par kino kā profesiju, un kino kā profesija, es negribu būt depresīva, bet jebkurā gadījumā kino ir ļoti smaga profesija. Tā ir brīnišķīga profesija, bet tādā praktiskā griezumā, tā ir ļoti nestabila profesija. Tātad jūs kino veidotāji veido projektus, un viss, kas veido projektus, nevar rēķināties ar kaut kādu stabilitāti dzīvē. Un tas nav vienkārši, lai gan tas, protams, ir ļoti aizraujoši. Un Kultūras akadēmija, tāpat kā Riseba, kas ir komercaugstskola, viņi gatavo profesionāls režisorus, un tur ir ļoti daudz arī spēcīgi režisori, un jau atkal es nedaudz esmu paskatījusies jauno režisoru darbus, kas tagad ir pieteikti Lielam Kristapam, īsfilmas, tur ļoti daudz interesantu pieteikumu. Vai tās ir tieši dokumentālās filmas? Jā, arī dokumentālās, bet arī spēlfilmas ir ļoti interesants, tā kā es domāju, ka nav iemesla sūdzēties, ka Kultūras akadēmija gatavo sliktus režisors. Tā tas nav. Kultūras akadēmija ir profesionāla, un tas rezultāts ir arī profesionāls, bet tā mūsu lielā problēma ir tas, ka kino Latvijā faktiski var tapt šis profesionālais kino tikai ar valsts dotāciju, tas ir ar valsts naudas atbalstu. Valsts naudas ir maz, un arī kino ir ļoti maz naudas, un īpaši to ir uzrādījuši arī Straumes panākumi, jo, ja Straumes budžets ir 3,5 miljoni eiro, tad visa kinocentra budžets ir 6 miljoni eiro. Ja? Tad pēc tādām Eiropas kritērijiem, šajā valstī ir nauda tieši 2 filmām. Ja? Es tikai nedaudz pārspīlēju. Līdz ar to, mēs ceram, ka varbūt mainīsies, viss būs labi un vēl labāk, un tā būs, bet ne jau tikai tāpēc, lai kļūtu par dokumentālā kino veidotāju, ir vērts mācīties kino un ir vērts veidot arī dokumentālas filmas. Mēs visi sen dzīvojam jauno mediju laikmetā, mēs visi ņemamies ar sociālajiem tīkliem, jūs droši vien ar TikToku, es tur vēl mēģinu lēkāt Instagramā, varbūt nepieklājīgi savai vecuma grupai, un veco ļaužu portālā Facebook, visi mēs te esam, tie padzīvojušie ļaudis. Un kas tad ir šie jaunie mediji un šie sociālie mediji? Lielā mērā rīli, TikTok, šīs virtualitātes ķeskiņas vai gabaliņi, ja? Tas jau ir dokumentālais kino. Jūs esat nofilmējuši kaut ko, jūs esat nofilmējuši kaut kādu notikumu, jūs esat nofilmējuši sevi notikumā, jūs esat izveidojuši 90 sekundžu garu dokumentālu video un ievietojuši to Instagramā, jums ir Instagram Reels. Tā kā būtībā mēs visi vairāk vai mazāk ražojam dokumentālu kontentu, dokumentālu saturu un liekam to sociālajā medijā. Ar ko šis īsais 90 sekundžu dokumentālais kino atšķirās no filmas? Ar to, ne tikai tāpēc, ka filma ir daudz garāka, bet tāpēc, lai tu uztaisītu daudz garāku filmu, tev ir jāzina kaut kādi dramaturģijas principi, tev jāzina, kā izstāstīt stāstu, tev ir jāzina, kā šo stāstu strukturēt, kādi būs varoņi, ko tu ar šiem varoņiem darīs. Tas ir nesalīdzināmi sarežģītāk. Turklāt, visas dokumentālās filmas, visas, kas jebkad ir tapušas, tādi gudri, garlaicīgi cilvēki, teorētiķi ir sen saklasificējuši pa tādām šālītēm, pa tādiem rāmīšiem. Un ir tāds teorētiķis Bils Nikols,
filmas, kura tās atziņas citē tā kā tādus svētos rakstus, ka, ir 6 veidi dokumentālā kino vēstījuma tipi. Un tik tiešām jūs saprotat, kā strādā šie atsevišķie vēstījumi, šie atšķirīgie vēstījuma tipi, jūs uzreiz saprotat, kā jūs to savu dokumentālo filmu veidosiet. Varbūt tā būs līdzdalības filma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, jūs kā filmas autors pats būsiet kadrā, jūs, piemēram, kaut ko tur izmeklēsiet, par kaut ko stāstīsiet. Šādas līdzdalības tipu filmas ir ļoti slavenā amerikāņu dokumentālā kino režisora Maikla Mūra filmas, Nīderlandes vēstniecības pārstāve arī pieminēja šo uzvārdu. Tātad paskatieties Maikla Mūra filmas. Jauniešiem parasti ļoti patīk šīs filmas, jo tās ir izaicinošas, ekstravagantas, mazliet agresīvas, bet arī ļoti kaismīgas. Un, ja jūs gribat veidot šādus stāstus, kur jūs pats esat viens no varoņiem, tas ir tas līdzdalības tips. Un arī starp citu daudz tās TikTok ķeskas, es atvainojos par šai vārdu lietojumu, tās arī kaut kādas tādas, kaut kāda tāda parafrāze par līdzdalības tipu dokumentālo kino. Un tad ir izmeklējošās filmas, kur jūs izmeklējat, kas nogalināja to vai šito. Netflixā tādu filmu un seriālu ir Kaudžu kaudzēm. Un tad ir vēl visādi, tad ir performatīvās filmas. Ir daudz un dažādi filmu veidi, kurus, ja tu saproti, kā tā schēma strādā, tad jūs izdomājat, ka es gribu uztaisīt filmu par šo, jūs uzreiz domājat, kā es to stāstu izstāstīšu. Kas tas būs? Ko es ar to darīšu? Ja? Un tad jau viss tas kaut kā sakārtojās. Un es atgriežos pie tās pašas Stradiņu universitātes. Tur cilvēki nestudē režiju, viņi studē komunikācijas, labākā gadījumā viņi būs žurnālisti, un viņi bieži vien arī beidz bakalaura studiju programmu ar tādām dokumentālām īsfilmām, jo spēles īsfilmas neviens neļauj taisīt, jo viņi to nav mācījušies, bet šīs dokumentālās īsfilmas dažreiz ir pat ļoti veiksmīgas. Un tātad mums ir stāsts, mums ir vēlme, mums ir kameras un viss pārējais, bet vai ir kaut kas tāds, kas visas šīs dokumentālā kino visus veidus vieno tajā, ko tiešām nevajadzētu darīt? Kas ir tas, kur ir kaut kāda robeža dokumentālistam, kuru nevajadzētu pārkāpt? Vai mēs zinām, ka dokumentālajā kino bieži vien, un arī izrādās jau visādos citos kino uzņemšanas laukumos, var būt tāds ētiskā momentā jautājumi. Jā. Kā nepārkāpt to? Tātad jums tur vesela diskusija būs par šo jautājumu. No jūsu skatu punkta varbūt kāds. Jā, tātad dokumentālā kino dokumentālā kino režisora ētikas principu ievērošana, tā tiešām ir ļoti nopietna tēma, tā ir arī sena tēma, tā nav radījusies tagad, jo arī es atceros, kad vēl 80. gadu vidū diskutēja par dokumentālā kino ētiku, tā kā tā ir mūžveca tēma, bet būtiskākais, kas ir jāatcerās veidojot filmu, dokumentālā kino režisors nedrīkst neētiski izmantot vai eksploatēt savu varoni. Jums ir jāapzinās, ka tas cilvēks, ko jūs filmējat, viņš varbūt neapzinās līdz galam, kāds būs rezultāts tajā brīdī, kad tā filma nonāks uz ekrāna, ko par to teiks šī cilvēka paziņas, ko par to teiks sabiedrība un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas āķīgākais un arī problemātiskākais visā šajā lietā ir tas, ka bieži vien tās ētiski, teiksim tā, sensitīvākās, pat šaubīgākās filmas iegūst lielu popularitāti, un varu nosaukt, piemēram, arī dažus piemērus no
Latvijas kino vēstures, Andris Gauja, filma Ģimenes lietas. Starp citu, šī filma ir skatām arī tetā. Tātad ļoti provokatīvs stāsts, incests, ģimenē, alkoholisms, cietumsodi un tā tālāk un tā joprojām. Viss šis ir uz ekrāna. Ja? Viss šis ir uz ekrāna, ārzem festivāla pilnīgā sajūsmā, jo tur, kā jūs teicāt, kā 2000. gadā bija teikt dīvainīši un monstru zeme. Ja, vardarbīgi radījumi. Ja, tas bija īstenībā apmēram tas laiks, kad arī šādas dokumentālas filmas vairāk vai mazāk varēja arī ģenerēt šādu iespēju. Bet Andra Gaujas filma ir ļoti spēcīga filma, bet ir jautājums, šis ētikas jautājums ir ļoti uz robežu šajā filmā. Un vēl ir virkni filma arī Latvijas kino pieredzē. Jā, un jums es to jautāju, lai ievadītu manu nākamo un jau manu pēdējo jautājumu, un jūs varat droši domāt par saviem jautājumiem, bet mans jautājums tāds, dzīvojot šajā laikmatā, kur mēs runājam par iekļaušanu, par saskaņošanu, mūžīgo apdomāšanos un apzinīgumu, vokismu, vispārējo, vai šis viss, kas it kā no vienas puses ir skaidrs, ka tas viss nāk par labu sabiedrībai, vai tas nestājas ceļā radošumam? Un vai jūs prāt tas stājas? Vai mēs vairs nevaram runāt? Vai, piemēram, ja mēs uzņemtu filmu, vai Andris Gaujas uzņemtu filmu šo, par ko jūs minējāt, piemēram, šogad, vai tā netiktu kancelēta, vai viņš netika kancelēts, vai mēs drīkstam vispār runāt par to, un vai Latvijā kāda ir kopējais tas ēters? Mēs būtu uzņēmīgi, vai mēs viņu atgrūstu? Šeit ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Vienā, protams, ka laiks ir mainījies, ir mainījušās sabiedrības prasības pret māksliniekiem, ir bijusi arī šī Me Too ēra, kas tiešā veidā gan uz dokumentālo kino neatiecās, bet es domāju, ka šobrīd tāda filma kā Ģimenes lietas droši vien tādā formā, kā tā tapa pirms tiem, 11 gadiem, tāda droši vien nevarētu tapt. Arī tāpēc, ka konkrētais režisors, kurš ļoti, ļoti spēcīgs dokumentālā kino režisors, viņš droši vien pats sev uzdotu jautājumu par ētikas principiem. Bet tieši jaunībā, tad, kad mēs visi esam maksimālisti, varbūt mēs neaizdomājamies par tādām lietām, par kurām pilnīgi noteikti ir jāaizdomājās. Un vēl viens tāds spilgts piemērs, bet es domāju, tur viss beidzās ļoti labi. Tā ir tāda arī, kulta filma, Ivars Zviedra filma, dokumentālists, kurā arī tā ir filma, kas veidota kā līdzdalības tipa filma. Režisors ar kameru dodās pie tādas kašķīgas, agresīvas tantes, kur dzīvo purva malā, un tad filmē viņu, ar slēpto kameru, filmē savus pārdzīvojumus, ka tante nāk viņam virsū ar mietu un rupi ir lamājās. Filma ir ārkārtīgi populāra, un vēl joprojām jums gribas auditoriju izklaidēt, mierīgi var rādīt fragmentus no dokumentālās filmas Dokumentālists, kura ir ļoti dziļa un gudra filma, arī tādā ziņā, ka tā atklāja dokumentālā kino veidotāja profesiju, un arī šo ētiski, to trauslo robežšķirtni, jo, ja jūs neesat redzējuši to filmu, tad būtībā tur tas stāsts ir, ka tā kundze sākumā, vārdā Inta, sākumā ļoti agresīva, pēc tam viņa pieņem dokumentālā kino veidotāju, izstāsta visu savu dzīvi, un tad, stāsts tuvojās finālam, un Ivars Zviedris vienkārši atvadās no šīs kundzes, viņš ir uzņēmis savu filmu, kurai bija lemts kļūt par ļoti populāru filmu, un viņš dodās tālāk savā dzīvē un uzņem citas filmas. Un būtībā šī šķiršanās no tā režisora, no Ivara Zviedra, kas bija kļuvis šai kundzei, ļoti agresīvai, bet arī ļoti vientuļai kundzei par tādu tā kā bezmaz vai draugi, tā arī radīja kaut kādu tādu skumju sajūtu un traumu. Tā kā būtībā jāatcerās, ka jūs tiešām veidojat dokumentālo kino, tad jūs to cilvēku dzīvē ienākat uz brīdi,
brīdi jūs viņus atkailiniet, jūs viņus uzliksiet uz ekrāna, un tad jums ir jāsaprot, kas būs tālāk šo cilvēku dzīvē. Tie, kuri ir gatavi uzdot savu jautājumu, varētu to tagad darīt. Lai es neesmu... Jā, lūdzu, mums beigās ir tam. Kāda ir jūsu mīļākā latviešu dokumentālā filma? Jā, es tieši gribēju, man grūti vienmēr atbildēt uz jautājumu, kāda ir mana mīļākā filma un kāda ir mana mīļākā latviešu dokumentālā filma, bet latviešu dokumentālās filmas ļoti daudz var noskatīties portālā Films LV, ko veido Nacionālais kino centrs, un tiešām tur nav viss un nekad nebūs viss autortiesību dēļ, bet tur ir ļoti daudz smalku filmu, un ja jūs gribat redzēt absolūti neparastu filmu, tad ir filma, atrodiet tur Lailas Pakalniņas filma Zirdziņu Hallo, kas ir filma, kurā ir statisks kadrs, mainās gada laika, bet kadrs joprojām ir statisks, un kadrā ir tieši tās pašas detaļas. Tāda ļoti smalka forma spēle, kas arī ir dokumentālais kino, gluži tāpat, kā tur tie Netflix slepkavas gabali. Paldies. Vēl kāds, kuram ir aktīvs un urdošs jautājums Ditai Rietumai, unikāli iespēja to pavaicāt? Ja nav, tad nemocīsim, vārdu sakot, skatieties filmas, tiešām skatieties filmās LV, pavelti, bez maksā, ir viens jautājums, jā? Kā jūs domājat, kas ir tās filmas, mums taps nākotnē vēl drīzumā gaidāmas labas dokumentālās filmas, piemēram, Viestura Kairiša Tukšums ir plānots arī. Viesturs Kairišs ir spēcīgs režisors, un Eiropas kino, arī Latvijas kino lielā mērā ir balstīts tādā autoru kino tradīcijā. Ko tas nozīmē, ka filmas vērtība un kvalitāte ir ļoti cieši saistīta ar režisora personību, viņa uzvārdu, ja tā var teikt. Viesturs Kairišs ir viens no spēcīgākajiem, tādas brieduma paaudzes režisoriem. Es domāju, ka viņš uzņems ļoti labu filmu, un tēma ļoti interesanta par pilsētām dažādās Eiropas valstīs, kuras ir kļuvušas tukšas, jo cilvēki no šīm pilsētām ir aizdevušies prom. Jā, man vēl bija pēdējais jautājums. Varbūt jūs varat izmantot iespēju un pastāstīt mums, ko nenokavēt Jura Podnieka 2025. gada publiskajā programmā, ja tāda ir, un kā tas Jura Podnieka gads vispār izpaužas visiem skatītājiem? Jā, es te nevarēšu komentēt ļoti detalizēti, jo mēs tā atbalstam, bet tieši neiesaistamies. Tad tur būs vesels pasākumu kompleks, arī grāmatas tiek gatavotas un izstāde un daudz kas, jā, bet tādās detaļās es no galvas nevaru noskaitīt, jo es neesmu pāris pēdējās sapulcēs bijusi klāt.